Sveiks, sveiks! Čau! Šodien mēs pamēģināsim un uztaisīsim dažādas eksperimentus, kas ir saistīti ar degšanu. Sapratīsim, kas ir vajadzīgs degšanai un, protams, kā tad droši var uztaisīt kaut kādu eksperimentu, kas būtu saistīts ar uguni. Ja, viennozīmīgi daļu eksperimentu, ko mēs šodien taisīsim šeit, nevar atkārtot mājās. Par to mēs noteikti brīdināsim, bet daļu kā reiz Varēs. Nevis varēs, bet noteikti ir jāpamēģina. Un tā. Tad pirmais, kas tad ir vajadzīgs priekš degšanas vispār? Kas ir vajadzīgs, lai varētu notikt degšana? Mums ir 3 lietas vajadzīgas. Enerģija. Enerģija, tad kaut ko aizdedzinām, sērkociņš, šķiltavas, jā. Skābeklis vai... Skābeklis, tātad kaut kas, kas veic oksidēšanu, jā, to kā reiz mēs, tas būs pirmais eksperiments, mēs iegūsim skābekli, un kas vēl? Ja ir skābeklis, tad vajag vēl arī vielu, kas deg, pareizi? Jā. Tā ir degviela. Tad viela kaut kāda, kas deg. Tad šeit, šajā kolbā, mēs līdz pat pamēģināsim iegūt skābekli un pārbaudīt, kā tad īsti skābeklis ietekmē degšanu. Tātad, lai mēs varētu skābekli iegūt, tad šeit man ir ieliets iekšā ūdens, lai atšķaidītu šo te ūdeņraža peroksīdu. Manā gadījumā šeit ir 35% ūdeņraža peroksīds, un to mēs pieliesim klāt pie ūdens. Aptiekā ir nopērkams 3% ūdeņraža peroksīds, un to noteikti nevajag atšķaidīt. Bet šeit mēs pieliesim nedaudz, lai mēs iegūtu apmēram to 3% ūdeņraža peroksīdu. Pietiks. Turpat ir vēl atšķaidītāks nekā 3%. Tā. Un otra viela, ko mēs izmantosim, tad tas ir kālija permanganāts. Ja? Tad redzi tādi lilā graudiņi, tos mēs piebērsim klāt. Tie ir pēc būtības nopērkam celtniecības veikalā, ja kas, vai arī aptiekā tagad, manuprāt, vairs ne, bet celtniecības veikalā gan. Starp citu, tā vietā var izmantot raugu. Kas ir raugs? Tāds mazos iepakojumos, ko var nopirkt pārtikas veikalā, un tad pieliek klāt. Parasti pieliek klāt to rauga pankūkām. Ja? Šajā gadījumā, ja mēs pieliksim ūdeņraža peroksīdam, arī sāks izdalīties skābeklis. Apmēram šādi. Es piebēršu nedaudz klāt. Redzi, man sāk parādīties mazi burbulīši. Aiztaisam ciet. Un tad sanāk tā, ka pa šo te mazo caurulīti man sāks izdalīties arī vairāk skābekļa. Tad, ja es to vēl pamaisīšu, tad redz tie burbulīši, kas tu izdalās. Tad tas mums ir, katrs tas burbulīts ir skābekļa burbulīts. Tas skābeklis pietiekamā daudzumā, redz, vairāk neburbuļo. Var redzēt to, ka vairāk nav burbulīši. Tad man viss ūdeņraža peroksīds ir izrēģējis. Skābeklis ir nedaudz blīvāks nekā gaiss, un tādēļ mēs to varam savākt šādi kolbā. Tā, noliekam šo te malā. Brilles virsū, cimdus virsū, un tūlīt pat mēs arī pārbaudīsim. Tad turi šo kociņu, un es aizdedzināšu tikai vienīgais, kas, lai veiktu kādus eksperimentus ar uguni, noteikti svarīgi, lai tas viss būtu pasargāts, un šeit, pieņemsim, ir iespējams veikalā arī iegādāties. Ļoti laba lieta, tā ir ugunsdzēsības sega. Ja? Tā sastāv no stikla šķiedras, un faktiski tā ir viela, kas nedeg, tāpēc mēs šo paklāsim šeit apakšā. Un, attiecīgi, pat ja arī kaut kas izlīst nedaudz pāri, iesūksies iekšā. To var nopirkt droši kā aizsardzības līdzekli. Un, kā saka, aizdedzinām tagad šeit. Tā. Pagaidi. Mums ir skaidrs, mēs starp citu varam, redzi, liekam iekšā, redzi spožāku liesmiņa. Jā, tagad nopūt nost. Un tagad liec iekšā oglīti. Redzi? Oglīte sanāk aizdegās no tā, ka tur ir vairāk skābekļu un attiecīgi ātrāk var degt. Nodzēs visu. Un uzmanīgi, lēnām tagad laid iekšā. Tā te liec un lēnām. Vienkārši laid un tikko skaties, redzi, kvēlo stiprāk, vēl un aizdegās. Tikko tu pieskaries pie, jo skābeklis ir zemāk. Uzmanīgi. Ja mēs laižam to iekšā, tad man sanāk tā, kad redzi, nav nekas, un rekur sāk spožāk, sāk rekur vairāk dūmi izdalīties, vairāk karstums, un uzreiz aizdegās. Ja tad mums skābeklis ir apmēram šeit tik daudz, liekam iekšā.
un tik strauji deg, tad, kad nokļūst visā skābeklī iekšā. Ja, tad, un, protams, degšana tur notiek ļoti, ļoti strauji, jāuzmanās tādēļ, ja. Un šādā Viņa ir gadījumā... kaut kāda čuska ir. Jā, nu, protams, man vienkārši degšana turpinās. Bet šeit ļoti uzmanīgi ar to, ka tuvumā, ja, vajadzētu turēt kaut kādu ūdens trauku, kurā var nodzēst to, kas mums šeit ir. Ja. Citādāk, ko mēs tagad varam darīt? Ja? Liksim iekšā šeit, mēģināsim vēlreiz, un rekur mums tad viss ir nodedzis, vairs degšana nekāda tur nenotiek. Ja, tad viss skābeklis ir nodedzis, izdedzinājām visu ārā. Tad ar skaliņu mums notiek tā degšana ļoti, ļoti strauji. Šo noliksim malā, bet pamēģināsim tūlīt pat aizdedzināt kaut ko vēl spožāku, uzspilgtāku. Tādēļ man ir sagatavota vesela kolba šeit. Mazo kolbu aizvāksim prom un uzliksim lielo. Un šis ir tāds eksperiments, ko tik vienkārši mājās neatkārtot, jo skaliņa vietā tagad mēs aizdedzināsim vielu, kur izmanto sērkociņus. Kādu vielu izmanto sērkociņus, tu zini? Fosforu? Fosforu. Nu, protams, ka mēs jau ar tevi par to esam runājuši, bet parasti visi domā, nu kā sērkociņš, tad tur vajadzētu būt sēram. Pareizi? Jā. Bet sērs tur nav. Tur ir fosfors. Interesanti, ka tieši fosforu izmanto uz kārbiņas maliņām. Ja, tad, ja mēs skatāmies uz... Vajadzētu laikam visticamāk kārbiņu paņemt un parādīt. Redzi, šeit kārbiņai ir šāda te brūnā maliņa, un tieši tur ir sarkanais fosfors. Un tas veicina aizdegšanos tam, kas ir uz sērkociņa galvenais. Ja, tad šeit man ir kālija chlorāts, tad speciāls ķīmiskais sāls, kuram klāt vēl ir noteikts piedevs, un tad kopā ar fosforu mēs varam tad uzšķilt un aizdedzināt to sērkociņu. Ja, tad faktiski tur no berzes man notiek tā reakcija, un es jūtu pilnīgi raksturīgo fosfora degšanas smaržu. Tad tur izdalās noteikti viela, saucās fosfora oksīds. Un tad mēs pamēģināsim to uztaisīt lielākā mērā šeit, šajā lielajā kolbā. Protams, sākumā ir jāiegūst skābeklis. Jā. Tur ir šo kolbu. Jā, uzmanīgi turi. Un es ieliešu sākumā šo te vielu. Vēl mums vajadzēs tātad. Tā, laid vaļā. Tas, ko mēs varam redzēt, tad mums izdalās burbuļi. Tad šeit mums skābeklis izdalās. Un mums vajag panākt tā, lai kolbā mums būtu pēc iespējas vairāk skābekļa. Protams, mēs nevaram vizuāli to redzēt, ir tur vai nav. Bet tā kā mēs zinām, ka reakcijai izdalās skābeklis, tad faktiski tur vajadzētu būt. Es parādīšu veidu, kā pārbaudīt. Nu, tad, ja šeit mēs izmantotu raugu, tad vienkārši tas process notiktu lēnāk. Jā. Bet tieši tāpat varētu paņemt kaut kādai pūdelei, korķi, uztaisīt caurumiņu, tur pielikt šļauku un tādā veidā iegūt. Ja, to skābu. Citādā veidā īstenībā pat vienkārši var paņemt lielu tādu trauku, apakšā uzliet ūdeņraža peroksīdu, iemest iekšā raugu vai arī kālija permangantu, un skābeklis pamazām savāksies pašā traukā. Mēs vienkārši šeit atsevišķā kolbiņā šobrīd savācam ar domu, lai šeit mums nebūtu lieki kaut kādas vielas klāt, kuras mums traucētu. Vizuāli drīzāk traucētu. Ne tik daudz, ja ķīmiskā reakcija notiktu tieši tāpat. Ja, tad tā. Taisam šādi, šo ciet. Nu tā, tagad ir jāņem sarkanais fosfors. Šeit man ir sarkanais fosfors. Nu, redz, ja tu pasties, redzi, pēc būtības tāds pats brūns, kā uz sērkociņu kārtiņu. Pareizi? Ja, tad... Bet tas nav sērkociņu. Jā, bet tas ir tīrs fosfors. Ja? Lai arī to sauc par sarkano fosforu, tas pats par sevi izskatās tādā brūnā krāsā. Ja? Tā, man te viņš nedaudz tā. Izņemsim to gabaliņu. Nu šitā te, es domāju, pilnībā pietiks. Rekur. Redzi, brūns. Jā. Tāds, ja, ko mēs te varam redzēt, tāds te. Un tad to mēs tūlīt arī aizdedzināsim. Tā, skrūvē ciet trauku. Un tā, tagad mēs ņemsim to un dedzināsim. Tad skatās, sākumā es to aizdedzināšu šeit. Tad šis ir kaut kas tāds, ko noteikti nekādā gadījumā pašiem netaisīt.
jo tas tiešām ir bīstams. Tā. Aizdedzināšu sarkanā fosforu šeit. Reku tādā veidā redzēt, un reku mums veidojas tie baltie dūmi, kuriem būs specifiskā smarža. Liekam skābekli iekšā. Wow, cik skaisti! Un mums tāda rīktīga ugunslode. Jā, tad šeit mums izdalās nedaudz tas sadegušais Tas ir kaut kāda lampa. Jā, nu redzi, un vēl pie tam to var paņemt šādi rokās, redzi, un tu vari pat pieskarties klāt, novilc cimdu un pamēģini. Tur karstums ir pašā liesmā, jā, bet redzi, kolba pati nav karsta. Un, protams, tā baltā viela, tas ir fosfora oksīds, konkrētāk fosfora pentoksīds, tā viņu sauc, un tas sāk šķīst ūdenī, ko es esmu ielējis apakšā. Cik mēs reizēs to darīsim? Vienu? Mēs vienu. Nu, redz, šitā te. Tāds. Viss jau? Nu, viss, jā. Tad mums tā kolba, vēl redz, nedaudz degšana notiek, bet tikko beidzās vai nu fosfors vai skābeklis, tad faktiski mums, protams, ka reakcija beidzas. Un reku šeit var interesanti pavērot, pasties pašā augšā, kā notiek kustība. Mums tad karstais fosforu pentoksīds uziet augšā, un tad gar sieniņām kļūst vēsāks un nolaižās lejā, un tad tur šķīst ūdenī. Ja, un tādā veidā tur notiek gāzu apmaiņa, visu laiku kustība, un var redzēt tur augšā tāda riktīga kustība, tur atpakaļ notiek. Jā, es redzu. Vēl deg nedaudz. Pavisam nedaudz vēl deg. Jā? Varbūt. Viņš mirgo nedaudz, jā? Bet labi, tūlīt beigsies degšana. Beidzas. Un, protams, tās baltais fosforu pentoksīds pamazām izšķīdīs ūdenī, un tur jau ūdenī tad veidojas nākamā viela, tā jau ir fosforskābe. Ķīmiķi to sauc vēl precīzāk ortofosforskābe.